Klajā nākusi reizē aizraujoša un zinātniska grāmata Spirta jūra – kontrabanda Baltijas jūrā starp diviem kariem. Tajā apkopot arhīvu un 20. un 30. gadu latviešu preses materiāli, taču grāmatas lapusēs atrodami arī interesanti fakti par spirta kontrabandu no latviešu daļliteratūras, piemēram, Viļa Lāča darbiem, un pat Piltenes Prāģeru dziesma par kuģi Neibādi, kas nogarima ar kontrabandas spirtu un šņabi tilpnēs. Grāmata ir kopdarbs, un tā ir 3 autori – igauņi Raimona Risto Pullata, kā arī latviešu vēsturnieks, Bauskas muzeja līdzstrādnieks Aigars Urtāns, kurš uz grāmatas atvēršanu Liepājas universitātē bija ieradies ne tikai ar pilnu koferu grāmatām, bet arī ar akordeonu un grādīgu dzērienu īstā 30. gadu legālā alkohola pudelē. Jo 2010. gadā igauņu valodā Igaunijā iznāca grāmata par spirta kontrabandu Baltijas jūrā, un tad šī grāmata Igaunijā ieguva lielu popularitāti, un tad autoriem bija ideja, ka viņu vajag tulkot arī latviski, jo Baltijas jūras reģions tā nav tikai Igaunija un Somija, bet tad projekta vadītāji Latvijas Universitātes akadēmiskās bibliotekas direktora Venta Kocere ieteica, ka, lai šo grāmatu izdotu latviešu valodā, ir vajadzīga arī nodaļa par Latviju. Un tad tika sameklēts Rīgā Tehniskās universitātes Muitas institūta profesors Aivars Krastiņš, kurš ieteica mani, jo man ar Aivaru Krastiņu ir ļoti laba sadarbība, jo vairāk jau gandrīz tūlīt būs 20 gadi, kā mēs dažādas lietas kopīgi par muitas tiesībām un muitas vēsturi, tā sakot, jā, man jau materiāls bija, zināmas iestrādes bija, jā, un tad attiecīgi atlika tikai salikt pareizos akcentus un tā sakot, izcelt tieši šo spirta kontrabandas tēmu. Bet kur tad bija lielāki kontrabandisti, igauņi vai latvieši? Nu, droši vien jau, ka igauņi, ja, jo tas arī grāmatā iet visam cauri, ka Igaunijā tā kontrabanda, spirta kontrabanda 20. un 30. gados bija pārņēmusi faktiski visu sabiedrību, ja, un sevišķi piekrasti un salas, ja, tur bija faktiski vienai lielai daļai iedzīvotāji, tā bija pamatnodarbošanās. Latvijā tas nebija tik izplatīti. Nu, un kā tad šajā kontekstā varbūt Liepāja izstās un Liepājas osta? Jā, nu lūk, Liepāja, tāpēc arī mēs esam šeit Liepājā, jo Liepāja 20. un 30. gados skaitījās Latvijas spirta kontrabandistu galvaspilsēta. Jo šeit Liepājas apkārtnē, Bernātu jūrmalā, Papas jūrmalā, arī uz ziemeļiem, uz Ventspils pusi, ja līdz pat Pāvilostai, ja, tad bija tas vislielākais latviešu spirta kontrabandas reģions, ja, kur faktiski visa, gandrīz vai 80% var teikt, ka no visas spirta kontrabandas Latvijā ieplūd tieši caur šejieni. Nu, kurienes jums tie fakti galvenokārt nāk no kādiem arhīviem vai avotiem? Nu, principā ir tā, ka savulaik muitas departamentā bija sevišķi uzdevumu nodaļa, kas nodarbojās ar kontrabandas apkarošanu, un faktiski visu 20. 30. gadu laikā tika kārtīgi reģistrēta visa atklātā kontrabanda, un arhīvā ir nepateikšu atklāt skaitli precīzi, bet tuvu pie 10 000 kontrabandistu lietu, un faktiski tas arī bija tas galvenais materiāls. Protams, kad arī ļoti liels atspaids bija tas biblioteku digitālais projekts Periodika LV, kur, tā sakot, faktiski var, skatoties tā laika presi, ja, var atrast šos te kontrabandas gadījumus, ja, un pēc tam attiecīgi arhīvā sameklēt tās personu lietas, ja, jo tur jau tajā arhīvā nav rakstīts, par ko tā kontrabanda ir, tur tikai ir personu krimināla lietas, ja, par šo kontrabandu, tāpēc, ja ir zināms gads, datums un persona vai kuģis, kas tur iesaistīts, ja, tad ļoti viegli to bija sameklēt arhīvā un tad skatīties nevairs presi, jo arī presi diezgan tā vispusīgi tajā laikā tās lietas aprakstīja, ja, tāpēc tieši arhīvā dokumentos ir tas pats pamats, ja, un pats, tā sakot, visa īstenība tur atklājās.